Es esmu uzrakstījis 3 dzējas grāmatas un 1 dzejoļu krājumu bērniem. Strādāju Latvijas universitātē un esmu literatūras žurnāla Latvi teksti redaktors. Vai jums ir mājdzīvnieki? Nav un negrib. Mazā pilsētas dzīvoklī neredzu iespēju turēt mājdzīvnieku. Nav un negrib. Mazā pilsētas dzīvoklī neredzu iespēju turēt mājdzīvnieku. Par ko jūs uztraucaties šajā pasaulē? Gandrīz par visu, tīpaši par notikumiem Ukrainā. Katru dienu es sāku ar kafijas tasi. Mans mīļākais sarkanvīns ir Primitivo. Kā jau jūs zinat, māku spēlēt arī klavierus. Es tev vedu mazu siermaizīti. Bija jau 2 naktī. Visi kļuvuši miegaini. Veikali ciet, bet vārā I love you. Es dabūju mazu siermaizīti. Braucu ar taksi un vedu tev siermaizīti, jo tu gulēji bēdīgs, varbūt pat slims. Mājās nebija nekā garšīga. Briesmīgi dārgi, kaut kura platu, un tas nekas. Braucu ar savu mazo I love you, saspiestu, gandrīz jau atdzistušu. Bet sanāca tā, ka neaizbraucu uz mājām. Nokļuvu tur, kur visi līksmi un asprātīgi un ļoti izsalkuši. Iedzēru, uzdziedāju, bet maizīti pattaupīju. Laikam tikai 3. dienā beidzot varēju tevi pacienāt. Tu biji tik nikans, kā apēd maizīti, lāgā to neapskatīs. Būtu es drosmīgāks, būtu teicis. Tu taču zini, ka es tev mīlu. Tu taču zini, ka apbrīnoju. Neliec man, lai atkal to saku. Paldies!